Labdien, mūsu ēterā. Sakiet lūdzu, kādos gadījumos parastais tētis pārvēršas par supertēti? Tad, kad viņš uztaisa kaut ko ēst, jo vīrieši prot improvizēt ar ēdienu. Un vēl tad, kad viņš izsaka komplimentus, un tad, kad nelamājas. Kā viņš izsaka komplimentus? Nu, sievietām un meitenēm, kas atrodas šajā mājā. Emīlija, ko grib pateikt? Neko, es piekrītu Evelīnas jautājumam. Es neesmu Evelīnas, esmu Eve. Jā, Eve. Super. Nu tā. Tad, kad tētis nedod naudu, kāds viņš ir? Parastais tētis vai supertētis? Supertētis. Jo, ja tu nedod naudu, tad tu sanāk, ka tu mūs audzini. Jo, ja tu visam dos naudu, tad sanāk, mēs iesim uz veikalu, mēs priekšam čirkstus, mēs paliksim ar rēsni un tā. Bet, ja tu nedosi naudu, mēs nekādi nevarēsim aiziet uz veikalu un kaut ko nopirkt un nekļūsim rēsni. Vai jums kaut ko ļoti gribas, piemēram, jaunu mobīlo telefonu un jums tētis nopērk? Tad viņš ir jūsu acīs supertētis vai nav? Nu ir, bet mēs to esam nopelnījuši. Laikam. Vai tēta diena ir nepieciešama? Loģiski, jo tāda, ja ir tēta dienas, tad tēti ir priecīgi, jo bērni viņam uzdāvina dāvanas, vai arī sabučo tā kārtīgi vai kārtīgi samīļo. Nu, un tā tēti kļūst priecīgi, un tad viņam arī ir tā kā klusā vēl klāt svētki, jo, piemēram, ir dzimšanas, ir vārdiņa, ir Ziemassvētki, ir vasaras svētki, ir līgo, ir Jāņa, bet arī vajag tēvu dienu, jo ir, nav vajag. Jā, un tā. Ko tu tēta dienā uzdāvināji savam tētim? Es uzdāvināju apsveikumu, uz kura bija uzzīmēta roka, un tajā rokā bija 5 īpašības, kas piemīt manam tētim. Kādas tās bija? Jautras, draudzīgs, labsirdīgs, izpalīdzīgs un piektā bija kaut kāda aizmirst. Vot skaists! Tā nav īpašība. Uz vienalga. Vai mūsdienās tētim ir liela nozīme bērnu audzināšanā? Jā. Tāpēc, ka mūsdienās ir tie visi datori, ir visi tie telefoni, un tad viņi tā kā viņi ir pie tiem telefoniem pielipuši, un tad viņi, piemēram, neklausa, piemēram, pasaka, izmazgāt raukus. Viņi neizmazgā, jo viņi ir pie telefoniem. Nu, vot tā. Un tad vajag tāpat, kā jūs mums izdarījāt, vajag atņemt telefonus, un lai vismaz bērns vismaz vienu dienu pastrādā visus darbus un tad salīdzina, kā ir, kad ir telefoni rokās, un kā ir, kad telefonu nav. Vot tā ir jāuzzina. Bet vai tad tas bija tētis, kas atņēma jums telefonus? Nē, bet vienalga. To var arī darīt tētis.